Mēs esam pie Melduguņu Orgas dīķa. Uzmaniet, kur tas atrodas. Pāvilostā. Savas mājas apkurē izmantoju Intergāzes atvesto gāzi. Apsildāmā platība ir 100 kvadrātmetri nopaļojot. Ar šāda izmēra virzemes tvertni man pietiek aptuveni 2 sezonām. Ja mēs pieslēdzam otru objektu saimniecības ēku klāt ar papildus ar otru katlu, tad vajadzēs 1 sezonā, bet tad tas jau ir cits jautājums. Gāzes cisterniņi iedod tādu stimulu, gandarījumu. Man nav jādomā nevienu mirkli par to, kā es sarunāšu malkas vedēju, kurš to malku cirtīs, vai to malku atvedīs laikā un vai viņi nebūs slapji, vai atvestā malka nebūs satrūdējusi, sapuvusi un smirdoši pēc puvekļiem. Ir tagad visādi, kur kritušos kokus vienkārši zāģē, tos taču bīstam pat kurināt. Ar maksājumiem ir labi tas, ka tieši virszemes cisternas variants man šķita vislabākais, viselastīgākais un viss super. Tie ir ļoti normāli un saprotami maksājumi. Paldies! Es ne tikai ieteiktu citiem, es teiktu, ka tas ir obligāts pasākums, jo ir viens knifs kā akadēmiskais agronoms, kas beidza Latvijas lauksaimniecības akadēmiju. Es zinu par to, ka malkas apkure, skaidu, brikešu un cita veida apkure vienmēr nes līdzi pelējuma slimības, par ko ir visi pareģi brīdinājuši. Krievi sauc par pleseņu, latvieši par plēseni, kas saplēš veselību. Baidieties no malkas apkuras īpaši sirmā vecumā, lai dzīvo Intergāze un tās pakalpojumi. Paliek laiks muzicēšanai un nav jākurina malka, pēc Pāvilostas valstis.